Rasā piešķilu juhu. Škodiņa, škodiņa neiet, protams, viss slikti, iedarbināt nevar. Uz paneļa viss lampiņas spīd, komunikācijas pa blokiem nav, viss slikti. Tātad problēmas, bojājumi, risinājumi ir daudz un dažādi. Šī gadījumā 16. gada oktāvija ar 81 kW, visiem bēdīgs slavena bēdīgais 1.6 dīzeļdzinējs. Dzinēja vadības bloks šim te stāv virsū, kur redziet, tātad konfigurācijas Delphi, DCM 6.2, starp citiem arī var būt bojājums. Un, jāmeklē risinājums pa vadiem, tātad, kur nav komunikācijas, tāpat tās arī ejam cauri visam tīklam, barošanas, masas obligāti šīs te visas, tātad iziet cauri, un tas, ka varbūt nianse viņš iedarbojās un noslāpst, un, principā, startē vairākas reizes, un vienalga rezultāta nav. Jā, tātad viņš var iedarbināties un noslāpt. It kā strādāt immobilizers, IMO sistēmas, tātad IMO sistēmas programmēšana arī iespējama. Šāds izskatās.